Nu, sveicināti, brokerīši! Lai atvieglotu jūsu darbu, man ir jauns tūlītis priekš jums. Tas ir piedāvājuma apstrādes servis. Tātad parādīsim jums testu nelielu video, ja, ko viņš dara. Teiksim, jūs saņemat no apdrošinātājiem veselu čupu ar piedāvājumiem. Piemēram, viņš varbūt tur šitāds te, ja, tur ir vairākas programmas iekšā, ja, teiksim, reku te ir tur programma, reku tur AS7, AS5, tur AS5, tad tur reku, piemēram, kompensa. Tātad kompensa mums ir arī, teiksim, mums te ir V1 plus, jā. Šī gadījumā mums ir viena programma, tad ir apdrošināšanas summa vienai personai, prēmija 384, un tur tas viss apraksts, kas tur ir katram apdrošinātājam, viņš ir savādāks, un diezgan liels darbs, es domāju, ir to visu apvienot un piedāvāt cilvēkam, gala klientam, te ir Ergo, piemēram, ja, tur te arī te ir 3 programmas, Glorija, Fortuna, tad tur ir, piemēram, varbūt, kad Gmailā atnāk jums tur, kad ir, kur, piemēram, ir tādas lietiņas, ja, tur arī vairāki. Nav problēma, lai kāda arī nebūtu jums tur tie piedāvājumi, ja, tur, kur, piemēram, te ir IFS vispār šitādu ir atsūtījis, tur dažādi veidi viņi var būt. Nav svarīgi vēlreiz, kur menī, tikai Baltijas apdrošināšanas nams, ir daudz. Te ir vesela čupa ar viņiem, tur ir V1 plus, tur, kur tālāk mums ir, tur Gensidiga, piemēram, ja, tur arī ir, te ir arī daudz būs šī Dzintars plus platīnas ar cenrādi un papildu programmas. Jūs saprotiet, par ko ir, kur ir Sīzams, arī būs viens piedāvājums. Dažādi, vēlreiz saku, kad viņi ir dažādi. Te ir Sīzam polise, te ir, teiksim, tāda, bet te ir arī viena noslēpta. Es zinu, ka te ir vēl viena noslēpta. Skatieties, kā tas darās. Tātad mēs ņemam visus šos te failiņus. Ejam iekšā, ņemam pilnīgi visus viņus, aplaudējam. Mums izvēlamies te kompānijas, ja, Balta, Kompensa, Ergo, šitais bija BTA, tas ir IFS, ja, tad te ir Bans, te ir Gensidige, un te mums ir Sīzams. Tātad, un ko mēs darām tālāk, mēs varam ievadīt, te ir kompānijas nosaukums, nodarbināto skaits, pieprasījuma ID, tas var nav obligāti ievadīt iekšā, ja kādam interesē, var pēc tam pastāstīt, tas ir, tur būs piesaistīts citiem botiem klāt. Nospiežam pogu augšu pielādēt, apstrādā, aizgāja apstrāde sākta. Un tātad ir atnākuši visi, kur ir baltas visas, Kompensa, Ergo, vairāki varianti, ja, BTA, IFS, Bans, ja, kur Gensidige, daudz varianti, tur Sēzams un tā tālāk. Tad skatāmies, kur, teiksim, Ergo nav ieskanējis cenu, tāpēc, ka noteikti tur bija 2 cenas pieliktas klāt, pierakstām klāt. Teiksim, jūs vienmēr varat labot, ja, teiksim, paņemt tur 130, tur 56, ja, saglabā, un kur ir, tātad skatāmies, kur ir atnākuši visi, kur ir visa informācija no viņiem ir atnākusi. Un kā jūs jau teicu, iepriekš var paņemt un palabot, kas nesakrīt, lielākā daļa viss ir izdarīts, 80% ir ieskanēts. Un tālāk, ko mēs daram, mēs arī saglabājam šito te
Tad ņemam, te var slēpt rindas arī, paņemt, ja kaut kas tur, teiksim, ir kaut kāds tur, kas nav vajadzīgs, paņem noslēpj un saglabājam, bet to mēs tagad pagaidām nedarīsim, jo, nav tāda vajadzība. Tātad kopā mums te ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, diezgan te ir. Var izdzēst ārā tos, kurus nav vajadzīgi, piemēram, ja tur, kur ir. Un tagad mēs varam nospiest pogu dalīties. Ja. Tātad man pop-ups nobloķējās, kur dalīties. Kur mums atnāk klientam gatavs, teiksim, ne tikai klientam, tā ir saikne, kas tika saglabāta, saite, kas tika saglabāta, kuru var sūtīt klientiem, kuru var sūtīt, kuru var pats labot, kuru vēlāk var izmantot, kuru var, visu kaut ko var darīt, īsāk sakot, ar viņu jums tas viss ir gatavs. Tas, kur bija kļūdiņas, teiksim, te ir viena tāda pagaidām nevar pielikt klāt, uzreiz var pateikt par kļūdām, kritiskā, papildu programmas, ja, tur ir jābūt papildus cenai, tad tas ir jāpieliek klāt pašam šobrīd, tāpēc, kad mākslīgais intelekts pagaidām neatļauj to darīt, dēļ tā, kad API nelasa viņus pagaidām. Bet tas drīzumā tiks izlabots. Teiksim, te ir tie visi pacienti iemaksas, visādi tur apraksti un tā tālāk, te ir vēl viss kaut kas, teiksim, visādi. Var, protams, arī paņemt eksportēt, uz, kur aizeksportējās, paņemam, ieejam, teiksim, file open, ieksportēt, video, kur ir, tad 43 kalori, varat arī, kur ir, piemēram, varat arī tagad ņemt un sūtīt, jums tīk Exceļos. Ir gatavs Excels visām šitām programmām, ja. Varat sūtīt klientam arī tādu, ja jūs gribat. Teiksim, uzņēmumu nosaukums, un ja jūs tur gribat tur drukāt vai tā tālāk, kas mums vēl ir, piemēram, tagad tur klientam aizsūta, viņš var arī pielabot, vai jūs paši varat tur pielabot, nezinu, tur klients grib tur homeopātu, tur nevis tur vienu reizi, bet grib tur, piemēram, 10 reizes, vai, tad jūs viņu varat aizsūtīt, teiksim, to pašu piedāvājumu, apstiprināt, varat aizsūtīt, apstiprināt pašam apdrošinātājam, ja, teiksim, piemēram, paņemsim Sīzamu, kas tas bija, kompensa, tā tad nobloķēts pop-ups, tūlīt atversies, kur, teiksim, var tālāk aizsūtīt tieši kompensas piedāvājumu, tur ir kaut kādi labojumi, jebkas, ja apdrošinātājam parādīt, kad kur ir tāds piedāvājums, vai viņš par tādu cenu pārdos tādu, tā es esmu izdomājis, bet, protams, arī viss var būt savādāk. Galvenais, kas šeit ir, kas es domāju, ka tas aizņēma, ka redzējāt, cik ātrā laikā jūs saņēmāt veselu čupu ar gataviem piedāvājumiem, kur var klients ērti ienākt un izvēlēties sev nepieciešamo produktu, vai kādu viņš grib tur salīdzināt ar cenām, un te vēl arī var pārbīdīt vietām, kur, piemēram, paņemat, kur pārliekat, kur šitā pārliekat, vai, teiksim, kompensu, gribu pirmo, kur ielieku kompensu, vai tur ergo, tur, teiksim, šitā. Viss kaut ko te var darīt, viss ir ērti un labi izdarāms, un galvenais, ka tas ir, es uzskatu, ka tas ir solīdi, viss izskatās solīdi, ātri, vienkārši un superīgi. Šitādu te piedāvājumu, apstrādes instrumentu
Jūs varat iegādāties savam uzņēmumam, ekonomēsiet savu laiku, smuki izskatīsies, viss būs forši. Un te vēl var izlabot ko kompānijas, tad, teiksim, ja jums citam tur kompānijai, nezinu, tur ierakstam tests 23, ja, pie darbinieki 450, saglabāt, lūdzu, viss ir rediģējams un saglabājams. Arī turpmāk jūs varat arī izmantot tās pašas templates, ja jūs ienāksiet, teiksim, pirmajā solī, kur mēs esam, ja, un ja mēs tagad, kur ir video, ja, uztaisīsim refreshu, kur mums ir, teiksim, kur viņi saglabāti video, var atvērt vaļā un padalīties atkal ar saiti, saglabāt var visdažādākos variantiņus un lietot vienkārši glīti, smuki. 21. gadsimtā kā tam ir jābūt. Tādā pašā laikā varam arī atgriezties atpakaļ pagātnē un varam lietot excelīšus tādas un tā tālāk. Jā. Tā kā tā, laipni gaidīšu jūsu pasūtījumus. Vēlos atvieglot jūsu darbu, un mēs varam izdarīt vēl daudzreiz vairāk. Mēs varam uztaisīt vēl savādā, ne tikai veselības apdrošināšanu. Te var visu kaut ko, te var jūs iedomāties, nevarat, kā var atvieglot jūsu ikdienas darbu, tā ka jūs varat sēdēt un vienkārši skaitīt savu naudiņu. Kā tā? Liels paldies par uzmanību!